man dotu es par šķīlī rupjas maizes, kuras garozījā zobos maigi čirkst. Kā sirds ilgojās pēc iesālītas siļķes, kurā īstā iesālījumā vēl mirkst. Es strēptu skābo putru pilniem vaigiem, tik skaļi tā, lai visi mani dzird. Un atspiedies uz rūcu statiem svaigiem, ar īstu salmu zobus bakstītu. Kad supermarketā es vientuļš stāvu, es jūtos apmaldījies ceļinieks. Visapkārt skatam tā es slīdēt ļāvu, un redzēju, cik mākslīgs viss un lieks. Nu ņemiet pa piemēram gaļu, kas celofānā ietīta tiek, lai pircējiem liktos tā svaiga, tai sarkanu krāsu klāt liek. Tāpadās tiek strādāts ar sulam, tur saldenus pulverus gāž, un avenes, zemenes, plūmes, tās krāsainos šķidrumos bāž. Pareiz, un gurķi, kas laistās tik spoži, lai ievēro pircēja acs. Tos ierīvējis ir ar vasku, tai vakarā pārdēvējs pats godīgi. Un milti, baltie milti, no kuriem maizi tais, vai ziniet, kādiem ir tik balti, Tos ķīmiskais balinātais maiss. Pat pienam šai zemē nav krējums, to pienotā vānos meļņos. Un desa spiež plastiskā zarna, kā negribas tanīs vairs kost. To ķīmiski piejauktas vielas, tik olām nav nodarīts pār. Vienalga vai mazas vai lielas, pērc droši un cepi vai bār. Ja kādi šāds izņēmums olas, jūs vēlaties zināt labprāt, ar lielāko prieku jums teiksim, pie olām ir grūti tik klāt.